Ceturtdien, 12. aprīlī notika Liepājas tramvaja līnijas pagarināšanas jeb izbūves projektu uzsākšanas svinīga atklāšana, kurā piedalījās pašvaldības projektētāji, būvnieku uzņēmumu Liepājas tramvajs un mediju pārstāvi. Vispirms pilsētas domas ēkā tika atklāta kolekcionāra Jura Raķa seno fotogrāfiju izstāde par Liepājas tramvaja līnijas būvniecību un attīstību līdz mūsdienām. Arī kādreiz smējās, kad kaut kādas svinīgi pasākumi vai kaut kāda darbi tiek pieskaņot saistībā ar kaut kādu jubileju, kaut ko, bet varbūt tieši otrādi. Ja ar kaut ko darbu sāk, kāpēc netaisīt darbu svētkus, vai ne? Vecos laikos kulšanas talkā, pēc talkas bija svētki. Kulšanas talks bija svētki, bet mēs par cik pilsētnieki, mums arī ir zināmā mērā svētki, jo šodien uzsākās darbi, lai pagarinātu Liepājas tramvaja līniju. Pa unikālu platumu, tikai metru platām sliedēm, vizina liepājniekus uz priekšu un uz atpakaļ. Un katru dienu daudz tūkstoši, un šī te izstāde piemeklēja Žiglis savā kolekcijā bildes no dažādiem gadsimtiem, kas saistībā ar Liepājas tramvaju, un te tā Liepājas tramvajas ar gadsimtiem arī varam apskatīt. Tiesības veikt Liepājas tramvaja līnijas pagarināšanas būvniecības darbus ieguvis Konto būve. Skaņojam visas pārējās lietas, lai uzsāktu darbu. Pasūtīt materiālus, ir nianses. It kā tehniskais projekts jau ir, bet ir nianses, kas jāsaskaņo ir ar projektētājiem, pasūtītājiem. Pasūtam materiālus, tad ir zināms laiks, ka viņi ir jāpiegādā. Bet tāpat laikā mums ir jāskaņo visās pilsētas institūcijās ceļu slēgšanas, rakšanas darba atļaujas. Ir nianses, kas projektā varbūt negluži ir atrunāts kā vēlās pilsētas institūcijas, Liepājas ūdens, Liepājas enerģija. Mēs, protams, pildīsim viņu vēlmes. Tad, kad mēs visu šīs lietas saskaņojam, kā jau es minēju, tas ir apmēram 2 nedēļu laikā. 2-3 nedēļas mēs plānojam demontēt vecos ceļu segumus. Es solu, ka gada beigās var braukt liepājnieki ar jaunu tramvaju. Tramvaja līnijas būvniecība, protams, ir interesanti. Interesanti viņi ir tāpēc, ka pirmkārt viņi ir unikāli. Ja? Unikālas lietas mums patīk darīt, jo brīvvalsts laikā tā ir pirmā līnija, ko mēs Latvijā būvējam. Un, protams, tas ir tās izaicinājums. Bet nav nekas nepazīstams. Mēs būvējam gan dzelzceļus, gan infrastruktūras objektus, gan ielas, gan pārvades. Un tā kā mēs to darbiņu izdarīsim, es domāju, laikā, tā kā esam solījuši. Un pieaicināsim tur, protams, arī apakšu uzņēmējus. Un domāju, lielākā daļa tie būs no Liepājas. Liepājas tramvaja valdes priekšsēdētājs Aigars Puks uzsver, ka vislielākie ieguvēji būs ezerkrasta iedzīvotāji. Pēc 7 mēnešiem, kad pabeigsies šis projekts, tad būs pieejams lielākā dzīvojamā mikrorajona iedzīvotājiem tramvaja pakalpojumi. Šis arī viens no perspektīviem virzieniem ir tas dienvidu virziens līdz pat dienvidu kalpiem. Tad ir otrs aktuālais virziens ir ziemeļa priekšpilsēta. Tas ir, kad būs realizēts projekts par jaunā pārvadu izbūvu pār dzelzceļu. Tad tikai to arī būs iespējams realizēt. Bet mēs esam šajā kontekstā plānojuši, tikko šis pārvads būs, arī tajā pārvadā ir paredzēts sliežu ceļš. Nu jā, vēl 1986. gadā izpildu komiteja pieņēma lēmumu pagarināt tramvaja līniju līdz ezerkrastam. Tajā laikā es, protams, nezinu, kāpēc šis projekts netika realizēts, acīm redzot, kaut kādu finanšu apsvērumu dēļ. Un tad projekts tika aktualizēts, arī iedzīvotāju aptaujas liecināja, ka tas ir svarīgs projekts liepājniekiem, lai uzlabotu dzīves kvalitāti vienā no lielākajiem pilsētas mikrorajoniem, kur dzīvo 11,000 iedzīvotāji. Vairāk kā 11,000. Un tad nāca laiks, kad bija pieejami Eiropas Savienības struktūra fondi. Līdz ar to šis objekts tiek būvēts par dāvinātu Eiropas Savienības naudu, kur pilsētā ir jāpiefinansē tikai 15%. Un šodien, faktiski, kad ir izdota būvatļauja, var uzsākt šī projekta būvniecību un līdz gada beigām ir plānots šo objektu nodot eksploatācijā. Tas nozīmē, ka būs gan tramvaja līnija līdz Ķempas ielas galam. Tas uzlabos, protams, tramvaju izmantošanu, plus arī šī iela tehniski tiks sakārtot. Gan komunikācijas nomainītas, gan virskārta, asfalts, ietves, veloceliņa, apgaisme. Līdz ar to tas mikrorajons kļūst daudz pievilcīgāks un ērtāks dzīvošanai liepājniekiem. Bija zināma izvēle šajā tramvaja realizācijas projektā. Bija pieejama Eiropas Savienības struktūra fonda, un tad bija pašvaldībā jāizlemjās, vai pirkt jaunus tramvajus, vai pa priekšu sakārtot
šīs sliedes un pievienot mikrorajonu. Tad mēs izvēlamies pirmo ceļu. Tomēr ir jāsakārto esošās sliežu ceļi, kur ir braucot ar tramvaju redzams, cik viņi ir līki, un tas tomēr arī bojā tramvaju vagonus. Un nākošais solis jau pie nākošajiem Eiropas fondiem no 14. līdz 20. gadam mēs ceram, ka būs iespēja nomainīt arī pakāpeniski tramvaju vagonus. Optimistiski skatoties, pilsētas budžeta līdzekļi neļauj tik vērienīgus projektus realizēt, bet nākošajā Eiropas Savienības plānošanas periodā, kur būs Latvijai pieejama ar Eiropas Savienības struktūra fondu, tas ir no 2014. līdz 2020. gadam. Tas ir diezgan cerīgi, protams, tad ir vēl dažādi lēmumi, ko pieņems Latvijas valdība, kuras tad programmas konkrēti atbalstīs, un tad būs lēmumi Briselē, kur Eiropas parlaments jau pieņems lēmumus, bet mēs jau šodien diezgan rūpīgi pie tā strādājam, jau tiek gatavoti projekti arī šim dzelzceļa pārvadam, lai mēs būtu gatavi, ja šāda iespēja radīsies, un Liepāja varētu tad piesaistīt arī šiem projektiem Eiropas Savienības naudiņu.